Es sveicināts kanālā Ukulele Rīga. Šodien mēs runāsim par dziesmu Kaķītis, Zaķītis un Lācītis, vai arī zināma tautā kā Kaķītis mans. Un viņi skan tā. Kaķītis mans, mans ar baltām ķetiņām. Kaķītis mans, mans ar baltām ķetiņām. Vieglākais veids, kā viņu spēlēt, ir izmantojot tikai C un F akordus. Tas varētu noderēt mazākiem bērniem. Visvieglākais, protams, C. Kaķītis mans, mans ar baltām ķepiņām. Šī ir forša dziesma, ko dziedāt un spēlēt kopā ar bērniem. Rekord, kā nospēlēt C akordu, starp citu. Šī ir L dimanta ukulele koncerta izmērs, oko umes koks ar tīģeru rakstiem. Katrs modelis ir super savādāks. Tā kā, ja tu vēlies unikālu ukuleli, kuras raksti ir tev vienīgajam, tad šis modelis ir vislabākais. Man arī ļoti patīk, kā skan. Šādi. Ok, pirmais pantiņš. Sākam ar akordu C. Lai nospēlētu akordu C, tev ir jāuzliek pirksti šeit. Uz pirmās stīgas, 1, 2, 3, noņem nost 2 pirkstus, paliek tikai trešais vai rādītāja pirksts. Un sākam dziedāt, velkot arī šīs leju. Kaķītis mans. Un tad nākamais akords būs F. Lai nospēlētu F akordu, uzliec pirksts šeit. 1, 2, uz otrās stīgas. Ja? Pirmais pirksts, 1, 2. Otrā stīga, pirmais frets. Un te augšā, pašā augšā. Ja? Uz otrā freta, uz ceturtās stīgas ir vidējais pirksts vai otrais pirksts. Melns. Ja? Un tikai sanāk, ka melns ir uz F akordu. Man te priekšā ir špīkers, tā ir dziesmu grāmata, kuru ir iespējams lejupielādēt bez maksas mūsu mājaslapā ukuleleriga.lv. Tātad vēlreiz. Mans ar baltām ķepiņām. Sanāks F, pēc tam G, pēc tam C, pēc tam G. Lai nospēlētu G akordu sākumā, vieglāk būs iemācīties, ja tu viņu dari tā, ja tu viņu spēlē tā. Uzliec pirkstu te 1, 2, 3, un tad noņem šo pirkstu. Sanāks mums C akords, tikai viens pirksts ir te. Šis pirksts nemainīs to, kā skan C akords, bet viņš palīdzēs tev nospēlēt G akordu. Ja tu paņem, tagad iztēlies, ka šis pirksts te ir pielīmēts, un tad pacel zeltnes uz augšu, vienu stīgu, jau skan uz G pusi. Bet mums vajag noslēgt trīsstūrīti, ja viņš sanāks tikai trīsstūrīts, uzliekot šo te rādītāju pirkstu te augšā. Var palīdzēt alkons uz āru roku, tad sanāk mazliet no sāniņa, ja no lejas ir grūtāk to izdarīt. Un ko es vēl daru? Es tur roku šitādā te aplītī, un šis man ir ukules aizmugurē. Baltām. Jā, tas būs G akords. Jo no C uz G mazliet vieglāk sanāk to izdarīt, tāpēc, ka tas vidējais pirksts palīdz, ja viņš iztēlojas, ka viņš te ir pielīmēts. Bet no F vajadzēs patrenēties. Uzliec F akordu, lēnām nospēlē, pārliec lēnām G, nospēlē G, pārliec lēnām F, nospēlē F. Pārliec lēnām G. Nesteidzies. Sākumā nesteidzies. Katra instrumenta iemācīšanās prasa mazliet pacietību. Bet, ja tu turpināsi, tev noteikti izdosies. Un kā skan otrā rindiņa? F, melns ar, tad lēnām uzliec G, var arī no šīs pozīcijas. Baltām, tad nolaid atpakaļ C, ķepi, un atkal uz G, ņām. Super. Un tad vēlreiz no sākuma C. Kaķītis mans, mans ar baltām ķepiņām. Atkal C. Sakaņau. F šodien, G man vēl peļu nav. Un tā dziesma kopumā, kā viņa skan. Kaķītis mans ar baltām ķepiņām. Sakaņau, šodien man vēl peļu nav. Zaķītis mans, garā
kājām ir austiņām, burkāniņš kā postiņš, garausīšā gardumiņš, lācīts mans, pakaļām ir kājiņām, dejo dipu, dejo dapu, dejo dipu, dapu, daps. Paldies tev par skatīšanos! Es laipni aicināts mūsu mūzikas instrumentu veikalā Ģertrūdas ielā 64, kur ir iespējams iegādāties arī visādas ģitāras, kā arī lejupielādēt šo dziesmu grāmatu ukuleleriga.lv, kā arī šajā YouTube kanālā tu vari atrast arī pārējās dziesmas un pats pašmācību ceļā mājās iemācīties spēlēt ukuleli. Paldies un lai tev superīga diena! Ja vēlies pieteikties privātu nodarbībām, tad atstāj kādu ziņu komentārā vai arī raksti man uz Gmail, telefonu numuru. Visu var atrast ukuleleriga.lv vai @ukuleleriga, Instagram, TikTok un Facebook un tā tālāk.